Sveiciens visiem salgriežos. Reku atnāca līdz sirdsmāterei. Tāds interesants augs, un reku viņš taisās jau lēnām ziedēt. Zied tajā mirklī, ka viņš sāk ziedēt, tad viņi arī ievāc, galotnīc griežot. Bet es iesaku viņu skatīties te dalīt, jo reku pazarīties veidojās vēl jauni zariņi. Un tur atkal būs ziediņi. Kādu mirkli pagaidot, tikko sāk veidoties ziediņi, galotnīca ir ieteicams griezt nost un žāvēt, jo, ja drusku nokavēs, tad visi šie matiņi paliek ļoti cieti un veidojās kā dadzīša, teiksim tāda kā dzeloņi. Un tādu tējā ir ļoti grūti izmantot, jo tie dzelonīši nonāk ūdenī, un tad, kad jūs viņu dzerat, tas var sadurties jums kaut kur iekšā rīklē un veidoties dažādi kaut kādi uzaugumi un apaugumi. Tāpēc tas nebūtu vēlams. Protams, vienmēr var taisīt arī spirta tinktūras no galotnītēm, bet es iesaku tā kā galotnīca atsevišķi no pašiem kātiņiem, teiksim, vācot virszemes daļu. Parasti es iesaku tā, ka skatās var skatīties, kur tās veselās lapas līdz turienai arī vākt. Parasti tas ir kā 20-30 centimetri. Un, ja jūs atstāsiet pazarīts, tad no tejienes, teiksim, nogriežot galotni, izveidosies vēl 2 jaunas galotnes, jo pazarīts ir katrā pusē, un tas atkal jums dos ziediņus. Un atkal būs iespēja vākt un atkal izmantot ārstniecībā. Tāds interesants un diezgan vērtīgs augs, kaut arī mūsdienās, es nezinu, kāpēc viņš vairs nav pārāk populārs, un viņi tā kā neviens vairs tā baigi aizrautīgi neaudzē savos dārzos un negatavo nekādas ārstniecības preparātus.